Sveiks, mīļais klausītājs! Šeit Danuta Juste, un tu esi pieslēdzies podkāsta Parunāsim jaunākajai epizodē. Šodien esmu aicinājusi kolēģi parunāt 1-1. Vai varu uzminēt, kurš ir mans sarunu biedrs? Protams, ka tas ir Gundars Veiders, pētnieciskais žurnālists, dokumentālo filmu autors. Man ir aizdoms, ka arī vēstures entuziasts. Tomēr viņu raksturo ne tikai darbs, viņa dzīvē klātesoši ir arī mūzika, sports, garīgā meditācija un moči. Gundars, sveiks! Sveiks! Tad, kad es tev uzrunāju šai sarunai, tu man jautāji, par ko tad mēs runāsim vai par močiem. Un, zini, man liekas, ka tā ir diezgan svarīga lieta gan manā dzīvē, gan arī tavējā. Tādēļ, jā, es labprāt arī sāktu šo sarunu par močiem. Es saprotu, ka tie tavā dzīvē ir vismaz apmēram kādus gadus 10, pareizi? Apmēram, jā. Bet viens mocis, saprot, kā nolikt tiesības, tā pirmo, kā iegādājos, tā ar to arī braucu. Jā. Tad tas ir Ducati, ja? Tas ir Ducati, jā. Braucu labi, kādreiz biežāk, kādreiz retāk. Šogad pirmoreiz nomaucos, arī laba pieredze. Tagad viņš stāv remontā. Bet es ceru, ka pavasarī būs kārtībā, un tad varēs to darīt tālāk. Bet, jā, moči tā ir vesela pasaule, cita dzīve. Un, ja tu brauc, tad tu zini, ko tas nozīmē, ka tu pilnīgi savā pasaulē aizēji un ļoti labi sajūti ir ar to pārvietojoties. Kā tev vairāk patīk braukt ikdienā pa pilsētu uz darbu, vai tomēr atstāt to tādu brīvdienu plezīram, izvēlēties kādu tālāku galamērķi, mierīgi, bez steigas? Zin kā lai tā pasaka, tagad jau ir ļoti pirmkārt, tas ir ielas mocis, tā kā vairāk piemērots pilsētām, bet es esmu viņu braucis tālākus gabals arī, protams, pa Latviju, gan jāsaka, un tagad jums ir tie ceļu satiksmes noteikumi ļoti tādi strikti, bet kādreiz, kad kaut kur varēja kādreiz ātrāk pabraukt, tad tur ir viena laba sajūta. Man ļoti patīk tā kaut kur dziedāt iekšēji, tu dziedi pie sevis ļoti lēnu, mierīgu dziesmu un brauc ātri. Tāda kombinācija, kad tu vienkārši sajūti to wow. Un ar ko vispār aizsākās tā mīlestība pret močiem? Ir jābūt kaut kādam klikšķim, kaut kāds mirklis, kad saprot, ka patīk, vai gribās izmēģināt, vai patīk braukt? Diezgan banāli īstenībā. Es teiktu, normāli 40-gadnieku krīze, tev gribējās kaut ko jaunu pamēģināt, un kaut kā sanāca, ka draugs piedāvāja aizvest ar moci uz vienu pasākumu, un pirmais brauciens bija uz bagažnieku, ja? Vai es biju kā pasažieris. Un pirmās 2 minūtes bija diezgan dramatisks. Es domāju, nekad dzīvē tas ir kaut kāds vājprāts. Un tad, kad tu sajūti to spēles garšu, tad es sapratu, ka jānoliek tiesības. Pēc 2 minūtēm, ja? Diezgan ātri, jā. Skaidrs, Feini, tagad vismaz zināšu, tad, kad atkal būs moto sezona, parkojot savu mocīti, vismaz vienu es zināšu, kurš ir īpašnieks, kam blakus var novietot, ja? Ducati, jā. Ducati tas ir. Bet, kā jau sākumā teicu, bez močiem ar tevi vēl var runāt arī par sportu. Lutera draudzes starp citu arī, bet par to visu iespējams vēlāk. Es nezinu, vai pie ieslēgtiem mikrofoniem vai nē, bet vispirms es gribētu noskaidrot, kā tu arī ar muzikālu izglītību, es saprotu, iegūtu dārziņu skolas zēnu korī un vismaz sākotnēju vēlmi būt inženieris tomēr strādā medijā. Un šeit jau drīz būs apritējuši 25 gadi, un tie visi ir bijuši saistīti arī ar ziņu dienestu. Ja var teikt, ka kaut kas dzīvē noteikti nejauši, tas nejauši nonāca televīzijā, un atsaucoties sludinājumam, kas meklēja televīzijā, tolaik bija tāda profesija diktori, kuri tikai pieteica programmu. Es tur pieteicos, tur bija arī jāintervē tie kolēģi, kas arī startēja uz šo konkursu, tā kā jūs bijāt arī tādās intervijas pozīcijās, bet tas uzdevums bija tā kā, lasīt tekstu. Konkursu es neuzvarēju, bet man pēc kaut kāda brīža piezvanīja tā laika, pēc kaut kādām dienām vai nedēļām, es pat neatceros, bet piezvanīja tā laika ziņu dienestu vadītājs un piedāvāja atnākt praksē panorāmā. Es piekritu, un tā es nokļuvu ziņās, jā. Un es pat teiktu, ka, ja tu man prasi, tu arī pieteici pētnieciskais žurnālists, es pat nezinu, vai es sevi uzskatu tā par žurnālistu. Es teiktu, ka es nodarbojos ar televīziju vai televīzijas lietām, un tas iekļauj, es to skatu tā plašāk priekš sevis, jā. Kas vainas vārdam žurnālists? Man ir vislabākās sajūtas, bet es domāju, ka tā nodarbošanās ir varbūt plašāka, ja. Tas nav tikai, ja teiksim, man kāds piedāvāt strādāt avīzē un rakstīt un veikt žurnālistiku tur, es teiktu, ka tas nav mans, es to nemāku.
un joprojām nemāku. Droši vien kaut ko es varētu darīt, bet tā adrenalīna sajūta, arī tiešraides sajūta, tas ir kaut kas, kas piemīt tieši televīzijai, un arī strādāt ar bildi ir svarīgi. Tas varbūt nav tikai tiešraidē, bet man ļoti patīk arī tas ka tu radi filmu, kā tā top, montējot, un tas arī saistībā ar bildi, skaņu, un tas ir kaut kas plašāks, kā tikai un vienīgi varbūt žurnālistika. Kur, protams, es to daru, un tas viss ir. Nu, viskompleksākais, visgrūtākais formāts, tā varētu teikt, no žurnālistikas veida. Lasīju tādu tavu citātu, man gribējās mainīt pasauli, padarīt to labāku, tāpēc izdomāju, ka būšu žurnālists. 18. gadā karjeras nedēļas ietvaros tā teici, vai izdodas? Bet es domāju, ka tu esi jauns, kurš negrib mainīt pasauli vai pierādīt, ka vecie neko nesaprot un nemāk. Un droši vien. Un es atceros, ka man skolā vienu brīdi kaut ko beidzot nāk līdz kaut kāds skolotājs vai apraksts par cilvēku vai kā to sauc. Es nezinu, tur viņa bija ierakstījusi izteikta taisnības izjūta vai sajūta, lai arī ko man klases audzinātāji ar to domāju. Skaidrs, tev liekas, ka viss notiek garām, viss notiek šķērsām, un tu nāksi tagad un parādīsi, un atmaskosi visu un izlabosi. Un, protams, kā ar laiku tu saproti, ka tas varbūt pat nav iespējams, un varbūt pat to nevajag darīt. Bet to vajag darīt, bet līdz ar to es tagad skatos uz jauniem cilvēkiem, kas nāk un mainīs pasauli ļoti labi. Līdz ar to es to saprotu, lai gan pats varbūt pat iekšēji vairs rīkotos savādāk vai uztverto savādāk. Vajag vismaz mēģināt mainīt pasauli. Protams, un tas jau arī katra cilvēka iekšējai tādā izaugsmē. Viņam ir jāsasniedz tie savi griesti, jāizdara viss maksimālais, ko viņš ir izdomājis. Tu jau zini, ka viņš tur daudz kļūdīsies, apdauzīsies, bet tā ir daļa no procesa. Un līdz ar to, tāpēc arī tagad man liekas, es kad arī skatos, kad notiek diskusijas, tur es nezinu, starp partijām un jaunie un vecie, un tagad kurš ir pareizs un kurš ir nepareizs ar savu viedokli. Es tā iecietīgi skatos uz to, jo es saprotu, ka pat tad, ja tu nepiekrīti, tas ir nepieciešams, jo tu savādāk cilvēks nejutīsies, piepildīs sevi. Viņam jāizdara, jāpamēģina viss līdz galam, jāapdauzās, un tad viņš var iet tālāk. Bet tā iešana tālāk, tev tādiem ļoti straujiem soļiem sanāca tātad nokļūt ziņu dienestā, šajā prakses vietā, Panorāmā, bet jau pēc 4 gadiem, ja nemaldos, kļuvu par ziņu dienesta vadītāju. Un vēl pie tam, stipri jauns būdams. Kā tas tev izdevās, kā tu vispār to laiku atceries? To laiku un sevi tajā laikā. Man liekas, ka tajos laikos tas bija normāli. Mainījās laikmets, mainījās valsts iekārta un daudzi jauni cilvēki, gados jauni, nokļuva ļoti svarīgās pozīcijās, jauši vai nejauši, jo vienkārši nebija, kas strādā, un tas manuprāt, bija normāli. Un, ziniet, kādreiz zīmē, kā cilvēks kaut ko sāk darīt, vienalga, vai viņš mācās tur spēlēt klavierus vai nokļūst kādā jaunā darbā, tad sākumā viņš attīstās tā ļoti strauji, viņam tā karjera iet uz augšu vai tās prasmes. Kā kuram, bet principā es esmu redzējis tāds grafiks arī viņi tā iet ļoti strauji, un tad tā izaugsme kļūst tāda lēna, pakāpeniska, nogurdinoša un vēlme kaut ko pamest. Un tā kā es domāju, tie pirmie 4 gadi, es skatu, tas ir normāli, tu uzskrien augšā, saproti, tu dabūni. Man, teiksim tā, tie pirmie 4 gadi, tajos bija arī daži no maniem grūtākajiem brīžiem, kad es tur sāku ļoti ātri nokļuvu darbā par Panorāmas producentu, un tā bija tāda milzīga dzīves skola. Man bija ļoti grūti. Atbildības dēļ vai? Teiksim tā, man liekas, ka es esmu pieradis strādāt viens. Un tajā brīdī tu saproti, ka tu esi atbildīgs par kolektīvu, par veselu raidījumu, un katram tam sižetam apakšā ir cilvēki. Un, man tas lika daudz ko sevī mainīt, un es domāju, ka līdz galam ir neizdevās, jo man no tā amata vienu brīdi izmet ārā, pēc tam atlika atpakaļ, tur gāja jautri tā ziņā. Bet atkal tā ir tā skola, ar kuru tu tālāk, ej tālāk, jā, un mēģini strādāt ar sevi un līdz ar to arī teiksim, ar to darbu, ko tu dari. Un es vispār esmu dzirdējis, ka amati nav tava lieta, ka amati tev neinteresē. Jā, tas nav tā, ka neinteresē. Es domāju, ka
vienkārši tu saproti, ka tas nav tavs. Jo tajā brīdī, kad tu vienā brīdī tu strauji kāp, tu nonāc pozīcijā, kur sauc par televīzijas ģenerāldirektoru vietnieks vai vietas izpildītājs un administratīvais direktors. Un viens, ka tas man tiešām likās pārāk garlaicīgi, bet otrs, ka es sapratu, ka tagad man ir jāsāk spēlēt politiku. Pie tevis nāk cilvēki, kas ir politiķi, mēģina kaut ko sarunāt, kā ar televīzijas vadītāju, lai arī ko viņi gribētu. Un tu saproti, ka, nē, tas nebūs tavs. Tu arī jāgrib, to ir jāmāk. Es tāpēc skatos uz tiem, kas māk iet kompromisos, sarunāt, sadīlot lietas, un tā ir tā daļa no procesa, ko sauc par varbūt augstu administratīvu amatu vai darbu politikā, un tajā brīdī, tu saproti, ka nē, tas nebūs tev. Jā. Lai paliek citiem, jā? Lai paliek citiem. Bet 2 reizes tu tomēr pieteicies uz Latvijas televīzijas ģenerāla direktora amatu, startēji konkursā. Tad tomēr bija vilkme pēc amata. Tas ir kaut kā tā, ka zināmā mērā varbūt inerces pēc, un otrs ir tas, ka tu aizēji līdz tam galam. Paskaties, kas tur ir. Cik reiz tev tā iespēja tiek dota, tu izmanto. Iemācies to, kas tev jāiemācās, un atkal nonāc tajā situācijā, kur es jūtos arī šobrīd, es domāju, pietiekami, es vismaz jūtos labi, ja to sauc par to, kā es teicu, darbs televīzijā, ne žurnālistikā uzreiz obligāti, bet tiešām darbs televīzijā. Līdz tam darbam televīzijā mēs vēl nonāksim, bet vēl pirms tam bija posms, ko laikam vairāk tomēr var par to žurnālistiku saukt. Vai šī nepatika pret šiem amatiem arī bija saistīta ar to, ka tu tomēr pieņēmi izvēli atkāpties no šī amata un par Eiropas korespondentu kļuvi? Jā, tas bija arī tāds posms, kad es biju bijis tajā amatā, ko sauc par ziņu dienesta direktors, ar kaut kādām maiņām un izmaiņām apmēram 7 gadus. Un tajā brīdī tur sakrājās viss. Pirmkārt sākās milzīgs spiediens no tā brīža arī televīzijas vadības, un kuriem politiķi lika par uzdevumu sakārtot pēdiņās ziņu dienestu un padarīt viņu paklausīgu. Un no otras puses es iekšēji, un daudz cilvēku to ir piedzīvojuši, ka tu kaut kādus apmēram 7 gadus, ja tu nostrādā vienā pozīcijā, man bija tā sajūta, ka mans katliņš ir izvāries pilnīgi tukšs. Man nav vairs nevienas idejas. Es vakarā skatos panorāmu, un man vajadzētu tā kā, novērtēt, labi, slikti, uzrakstīt kādu recenziju, kā es toreiz darīju. Un sapratu, ka man nav vairs neviena punkta, ko piebilst ne par, ne pret. To vienkārši nav. Tu vairs neko neredzi, nesaproti, nejūti, un saproti, ka tev nav vairs ideju, kā ko dot arī taviem kolēģiem, vai ne, kādu impulsu, kāds strādāt savādāk vai citādi, un tu saproti, ka tev vairs nav iekšā un ārpus, un nekur vairs nav tā, jābūt kaut kādam, tai motivācijai turpināt. Un tajā brīdī sanāca tā, jā, ka atbrīvojās, braucu mājās korespondents no Briseles, un es ieteicu savu kandidatūru šim amatam. Kā tas patika? Tas arī bija tikai tāds pieturpunkts? Tas bija pieturpunkts. Tas bija tāda, es teiktu, tādi 2,5 gadi, kas beidzās tad, kad Latvijā sākās, vai beidzās tā lielā pareks krīze, kad tika griezti nost visur izdevumi, televīzija nogrieza ar Briseles korespondentu punktu kā tādu, vienkārši kancelēja. Tas beidzās, bet tie bija kaut kādi 2,5 gadi, un tas bija tāds labs pārdomu periods, teiksim tā, kur tu varēji no tās. Es atceros ļoti labi to sajūtu, ka tu esi aizbrauc uz Briseli, tu tagad esi tagad jaunā pozīcijā un nāk ziņu aģentūrās kaut kādi notikumi, kas saistās ap ziņu dienestu. Atkal bija kaut kāds lielāks un mazāks vārīšanās, skandāls vai nepatikšanas. Un es pēkšņi saprotu, tas vairs neatiec uz mani. Man nav jāatbild, man nav jārēģē. Tas tiešām tā vairs nav mana atbildība. Un tā bija īstenībā liela atvieglojuma sajūta tajā brīdī. Un kamēr tu to pārvāri savā galvā, ka tu esi vienkārši korespondents, tev vairs par to nav jāatbild. Es nezinu, kā tas izklausās, bet man bija milzīga atvieglojuma sajūta tajā brīdī. Bet tas bija ilgs process, tāds process, kas bija vajadzīgs, lai tu pārkāptu jaunā situācijā, jaunās kurpēs un varētu saprast vai mēģināt saprast, ko tu gribi un vari darīt tālāk. Jā, tas bija vienīgais periods dzīvē, kad es arī gāju
psihoterapeita, jo es nesapratu, ko darīt tālāk. Man liekas, ka es esmu izdarījis visu televīzijā, un tev vairs nav kur. Tu tālāk negribi, ja, vai netiec, vai tu saproti, ka tas vairs nav tavs, tad ko? Un kaut kā viss tā sakrita, salikās, kā tagad saka, ka man bija tā iespēja varbūt Briselē tur mazliet pameditēt par šo tēmu. Nu, pēc šiem 2,5 gadiem tātad top raidījumi Atklātā ceturtdiena ar Gundaru Rēderu, tad Sastrēguma stunda, par ko bija šie konkrētie raidījumi? Tie bija arī par sabiedriski politiskām tēmām, tā kā, ja, teiksim, tagad saka, tur ir, teiksim, šodienas jautājums, tad teiksim, tad Atklātā ceturtdiena bija reiz nedēļā kaut kāda tēma, kas tajā brīdī ir aktuāla, viss ieskaitot no gripas epidēmijas līdz vulkāna izvirdumam Islandē un kā tas ietekmē gaisa satiksmi un visus. Jā. Nu, tur bija dažādas tēmas un tas bija atkal tas, kas bija interesanti, lai ko es biju darījis un kā skaņa režisors teica, runā mikrofonā tā skaidri, lai var dzirdēt, jo tas ir podcasts, te nav bildes. Man bija tāds sajūta, ka es neesmu tāds skatuves cilvēks, kā moderators, raidījuma vadītājs, kurš varētu iet un runāt, jo man likās, es tā vairāk uz iekšu, uz sevi, ko tad es tur iešu sevi tur performēšu. Cik pieticīgi. Nē, tiešām tā bija, tu meklē, kas ir tavs stiprās puses. Man likās, ka tā noteikti nav mana. Un cik jocīgi, tev kaut kādā brīdī piedāvā, un tu atkal brien iekšā jomā, par kuru tu domā, tā noteikti nav tavējā. Kaut kādā veidā, paskaties, cik tur sanāk, tāda 2009. gada, vai ne, kā 14 gadi. Nē, kā sanāk, lai spriež skatītāji, bet vismaz man, jāliekas, ka tu arī spēj tajā jomā kaut ko darīt un varbūt arī attīstīties. Jā, jo pēc šiem 2 raidījumiem tad visbeidzot mēs nonākam 1-1. Ja jau pats tomēr 10 gadu garumā tu vadi šo raidījumu, kas ir tas, kas tev uzrunā pašam patīk šajā raidījumā? Man patīk saruna. Man patīk, ja izdodas interesanta saruna. Tas nozīmē, ka jums veidojas ar to cilvēku, kurš sēž tavā priekšā kaut kāda laba saspēle, teiksim tā. Un vienmēr tagad, man liekas, arī jocīgi, ka cilvēki saka, ka tas ir 1-1, un ka tu lasi kaut kādas atsauksmes par raidījumu pēc tam, tad vienmēr, kurš uzvarēja? 10-1, kura labā? Un tu lasi un domā, bet es tiešām, nekād iekšēji, man nav tā, kur iedzīt. Uz duelu tu nē, ja? Skaidrs, ka tā, acīm redzot, sanāk, bet es personīgi neeju. Man ir svarīgi, lai notiek tā saruna, un pēc tam, un tie droši vien arī tie veiksmīgākie raidījumi, kad tev izdodās saruna, nevis kaut kāds tur tāds ļoti asa kaut kāda dinamisks pingpongs, kur tu varbūt pat nespēji dabūt ārā kādu labu tādu saprāta graudu no tās sarunas. Un, tā ir tā mana sajūta, un kad tu lasi par to, un tāpēc es domāju, vai tas 1-1 ir ļoti atbilstoši nosaukums, bet 1-1 jau nenozīmē, ka tur ir beigās kāds rezultāts. Cilvēki to tā uztver labi, un pēc tam, kas ir interesanti, ka pēc katras sarunas diametrāli pretēji vērtējumi. Katrs ir uzķēris kaut ko citu, vienam licies tas svarīgi, vienam licies tas svarīgi, vienam tas licies veiksmīgi, otram neveiksmīgi, un tas ir vēl viens apliecinājums tam, ka tu nekad nezini, ko tavs raidījums izraisīs, kāda būs reakcija. Varbūt kādam cilvēkam tas dos impulsu kādai turmākai darbībai, rīcībai, domu, viņš kādu jaunu būs sev saklausījis. To man arī daudz teikuši, ka tur bija viena laba doma, ko es dzirdēju vakar, un man kādreiz liekas, ar to arī pietiek. Tas nekas ir, ka tas raidījums ir 50 minūtes, ja tev aizķer viena lieta, arī labi, un tas pat ir varbūt visvērtīgākais, ja, kas maina tevi varbūt pēc tam. Es pat aizdomājos, kādi tad ir tavi rīti pēc šiem raidījumiem. Kārt es nevaru aizmigt, ja? Sāksim ar Adrenalīns, to. Tas tātad jau ir vakars, ja? Tātad sākās ar to, ka tu nevari aizmigt ilgi. Līdz ar to, rīts ir tāds, kāds ir tai trešdienā. Un jā, bet tas īstenībā laba sajūta. Tāpēc arī, es domāju, tīri fiziski vai, es nezinu, fizioloģiski, tas adrenalīns, kas ir tev bijis, tas ētera sajūta otrā dienā, tev ir tāda, Tu esi tāds ļoti atbrīvots.
Un tā sajūta ar man patīk. Es nezinu, kas ir vēl alternatīva tam šādai sajūtai. Varbūt pēc kādas labas sporta spēles, ko tu esi noskrējis vakarā, tad arī varbūt rodas tāda. Televīzijas tiešraidēm īsti nekas nestāv klāt, es piekrītu. Jā. Bet tu teici, ka gluži neuztver šīs sarunas par dueļiem, bet kā tev patiktu bez kompromisu sarunas vai piekrīti? It īpaši ir runā ar politiķiem. Jā, tas ir žanrs, bet, ziniet, tu skaties reitingus, tad cilvēki visvairāk skatās tieši sarunas ar politiķiem, ar pašreizējiem vai kādiem, nezinu, populāriem vai ļoti nepopulāriem, bet veco laika politiķiem, bet, man liekas, ka veiksmīgākās sanāk tās, kur ir cilvēki, kas varbūt nav politikā un līdz ar to var brīvāk runāt. Man ir tā vienmēr iekšējā sajūta, kā es nevar politiķi laist vaļā tā vienkārši parunāties. Man taču viņam ir tagad tūlīt es viņam... Jā, purķējies. Tūlīt es viņam pajautāšu. Jā, bet teikšu tā, ja televīzija... ja es strādāju Latvijas televīzijā, katram raidījumam ir sava vieta, sava loma. Es domāju, ka no tāda viedokļa citos raidījumos politiķu iztaujāšana notiek aktuālāk, biežāk un veiksmīgāk. Kā tu gatavojies šīm sarunām, un vai atšķirās tas veids, kā tu gatavojies no tā, kas tev nāks sēdīsies pretī? Jo, pat tu teici, piemēram, ka politiķi ir tomēr tā sajūta, ka nevar tā mierīgi palaist vaļā. Atšķirās, jā. Arī laika ziņā, intensitātes ziņā, visādi. Teiksim, ar laiku, sākumā, kad atceros, arī tas paņēma vairāk laiku. Šobrīd tā bāze tev katrai tēmai jau kaut kur galvā ir vai pierakstos. Līdz ar to varbūt jau tev atlikt to tēmu tikai updateot un atrast tos jaunos svarīgos punktus. Bet tas, kā mēs to darām, tas ir pavisam vienkārši. Mums ir dokuments Google, kurš ir kopīgots ar raidījumu redaktori, un mēs faktiski, ja par saturu, tad divatā arī to uztaisam. Tu saliec vārds un uzvārds, tu saliec galvenās tēmas, kas par kurām būtu jāsameklē informācija. Un jā, citreiz ir tā, ka zem kaut kādas tēmas vai jautājumi tur nekā nav. Tu vienkārši to visu izmet miskastē. Un citreiz atkal tu atrodi kaut ko, kas tev nebija ienācis prātā, par ko būtu interesanti parunāt vai pajautāt. Un starp citu arī interesanti, ka gan šajos 10 gados, kas ir tātad raidījuma vēsture, gan arī jau iepriekš strādājot žurnalistikā, noteikti ir sanācis vairākus cilvēkus intervēt atkārtoti un tiem ieņemot arī dažādus amatus, tiem esot dažādos dzīves posmos. Vai to tu arī izjūti, cik ļoti cilvēki mainās tieši šie intervējumie un arī kā tas ietekmē atkal tavu darbu, tavu gatavošanos šīm intervijām? Jā, ir cilvēki, kuru domas vai viedokli man ir interesanti uzklausīt bieži, un tādā ziņā, ka cilvēki seko līdz tam, kas notiek, un spēj nest jaunas idejas, jaunas domas, un tas ir svarīgi, vai ne, ka tu neatkārto klišejas kaut kādas savus 5-6 teikumus, kas ir tavi. Kroņa teikumi, bet tu vari to darīt un domāt līdzi nemitīgi. Ir daudz piemēru, piemēram, ja runā par to, kā mainās cilvēki, piemēram, eksprezidents Valdis Zatlers, kurš manā ieskatā pēc savas prezidentūras labāk formulē, labāk redz, un labāk sajūt vai tu gan politiku, gan sabiedriski politiskos procesus. Un, prezidentūras laikā ļoti daudz kritikas bija par to, cik lielā mērā, vai ne, atceramies slaveno, kas es esmu, man liekas, ka to, kas viņš ir, viņš sajūt vislabāk pēc savas prezidentūras, un varbūt tas pienesums ir daudz būtiskāks un interesantāks pēc tam. Ļoti dažādi cilvēki mainās, vai ne, un ir svarīgi, ka tu neaizēji no politikas ar kaut kādu rūgtumu vai jebkā cita, ja, ar ko tu esi nodarbojies, tev tas licies svarīgs, tu esi aizgājis no tā darba, tu esi tagad dusmīgs uz visu pasauli, un bieži vien tev arī tad, diez vai nāk no tevis ārā kādas interesantas domas, idejas, kas būtu svarīgas citiem, ja, tu esi
tāds ar dzīvi neapmierināts. Jā. Tāpēc ir labi, ja cilvēks katrā dzīves posmā spēj kaut kā atvērties vai būt atvērts pret jauno, pret pasauli. Pēc intervijas 15. gadā ar toreizējo Lietuvas prezidenti Daļu Grybauskaiti arī atsevišķā rakstā portālam LSM minēja, ka saskaņoti jautājumi tāda jēdziena Latvijas televīzijas ziņu dienesta darba praksē nav. Vai šo bieži nākas kādam skaidrot skatītājiem, klausītājiem, cilvēkiem, kurus tur intervē sabiedrībai kopumā? Jā, bet tā bija interesanta reize Viļņā, kur pilnīgi negaidīti tas sanāca, jā, jo mēs bijām... Ja kaut ko tu saskaņo, tad tas ir tā tēmu loks. Ja mēs jautāsim par to un to, un tur zem tā apakšā varbūt 2, 3 jautājumi, 4 jautājumi, 5 jautājumi. Jautāsim par to un to. Tādā līmenī parasti tas arī notiek, jo skaidrs cilvēkam jāsagatavojas, tāpēc es te varu pajautāt, par ko mēs runāsim. Apmēram, bet konkrētajā gadījumā ar Lietuvas prezidentu bija tā, ka tur viņi, protams, jau bija slavena, jau tolaik ar tādu savu šarpu attieksmi pret žurnālistiem, ka pēkšņi katrs jautājums, kurš viņai likās nav saskaņots, tik šādā veidā arī komentēts tā ierakstā. Es braucu mājās un domāju, ko to darīt, un tad man tā ieslēdzās, mums jāpaliek principiāliem. Žurnālisti nesaskaņo katru jautājumu, tā vairs nav žurnālistika. Un līdz ar to arī ēterā aizgāja tieši tā, kā tas notika. Lai gan man zvanīja tur vēl preses-sekretāri un teica, jūs taču to neliksiet. Es teicu, mēs liksim to, tāpēc, ka tas nav ok. Pēc tam man zvanīja arī Lietuvas žurnālisti un teica, jā, mums ir diezgan normāla prakse, ka kāds ierēdnis liek atsūtīt jautājumus, brauc panorāmā un atsūtiet man lūdzu tos jautājumus, ko mēs jautāsim. Vai tā ir žurnālistika? Es domāju, ka to tu nedrīkst pieļaut vienkārši. Un tai brīdī tas likās, tā svarīgi, noturēt to pozīciju un ka mēs tādā veidā nestrādāsim. Tas jau nenozīmē, ka man tur ir visaugstākās domas par žurnālistikas neatkarību Latvijā un ka mēs tur ļoti visi brīnišķīgi strādājam. Tā noteikti nav, bet pilns ar gadījumiem, kur tu saskati, ja ne cenzūru, tad pašcenzūru un cilvēks sev ierobežo, jo zina, kādas būs sekas vienā otrā gadījumā. Bet ir kaut kāds brīži, kur tev ir tas karodziņš jāiesprauž tālāk vai tuvāk, mēs neiesim, jā. Bet, starp citu, arī tā jautājumu vai iespējamo to jautājumu loku saskaņošana ir arī labā puse, jo bieži cilvēkiem, kuri nāk uz intervijām, viņiem liekas, ka šito jau visi zina, vai varbūt, ka šis nemaz nav interesanti, bet iepriekš pirms intervijas gatavojoties un saskaņojot tēmas, iespējams var arī uzzināt kaut ko feinu, ko var izcelt atkal intervijas laikā, kas citkārt varbūt neienākt prātā. Tāpēc jau es saku, mēs saskaņojam tēmu loku, mēs gribam dziļāk parunāt par šo un šo, bet, ja tu runā par politiķu vai amatpersonu tirpināšanu, bieži vien ir tā, ka žurnālistam ir padomāt, tas āķi jautājums, tas kaut kas neizdarītais vai tā kaut kāda pretruna darbībā viena vai otra ierēģi vai amatpersonas darbībā, un ja tu to pateiksi pirms... Atklās kārtas, jo? Tu atklāt kārtas, iespējams tev sarunai nepiekritīs, tur ir dažādi. Es domāju, ka tas ir jājūt katram žurnālistam, kā viņš. Bet es piekrītu, jā, lai saruna veidotos interesantāka, varbūt arī produktīvāka, kādreiz ir labi, ja cilvēks, kas nāk, viņš ir sagatavojies. Principā viņam būtu jābūt sagatavotam, ja viņš zina, uz kurien viņš nāk, un īpaši viņš ieņem kādu amatu. Vai ne? Klausies, tu vispār uztraucies pirms intervijām? Jā, uztraucos. Par ko? Ja tu neuztraucies, tad to jau arī daudz ir teikuši. Ja tev nav galīgs satraukums, kaut vai tā ir tava, nezinu, tur 500 vai 1348 reize, ka tu ej ēterā vai ej uz savu atbildīgu pasākumu. Ja tu neuztraucies, ja tev vairs nav uztraukuma, tur nekas nesanāks. Tur tiešām nekas nesanāks. Man, piemēram, ir tā, ka, ja tu plāno intervijas, tur ir dažādi. Mēs varam plānot, reizi mēnesī mums būs viens politiķis, reizi mēnesī mums būs viens cilvēks, ko interesanti parunāt par vērtībām. Man ir svarīgi reizi par reizei intervēt cilvēku, ar kuru es pilnīgi noteikti zinu, būs ļoti grūti.
Un tad tu vari zaudēt, tad tu vari uzvarēt, un dažreiz pat ir, ja mēs tajā 1-1 kategorijā, par kuru es saku, ka es tā neeju nekad, bet man ir svarīgi, kad tu zini, ka būs ļoti grūti. Un tad tu sev uzfrišini. Saproti, tu esi jau tādā stabilitātē, ka tev liekas, pašam jau paliek, tikko kā tu jūti, ka garlaicīgi tā ir slikti, gan tev, gan skatītājiem. Un līdz ar to tev ik pa brīdim ir teiksim tā, jādabū iekšās, un tad tu atkal vari kaut kādu pakāpīt, ja vari. Kaut kādu pakāpīt, varbūt sevī pakāpties, un lai tev pašam ir interesanti. Ja mēs par tām grūtībām runājam, vai šajā kategorijā tu liktu arī, man vismaz liekas, ka tā ir viena no pēdējā laika tādām spilgtākajām un sabiedrībā arī daudz apspriestajām intervijām, tā bija ar Alvi Hermani. Vai tu liktu šajā kategorijā? Tu paredzēji, ka tā būs grūta? Jā, pilnīgi noteikti. Tāpēc, ka Alvs Hermans jau bija sociālos tīklos ļoti kritiski izteicies konkrēti par Latvijas televīziju, par to, kā strādā mēdī, un skaidrs, ka tu saprati, ka nevar būt vienkārši. Bet redzi, tas atkal bija tieši mēs reiz gadā pirms augusta beigās ar draugiem, klasbiedriem braucam uz vienām lauku mājām, uz tādām 2-3 dienām atpūsties, iet lasīt sēnes, taisīt zupu katlā, un es biju ļoti labi atpūties, pameditējis, un es domāju, ka tā bija tāda laba sezonas sākums, ja mēs runājam par to darbu raidījumā 1-1, kaut kā 1-1, tad, tā bija interesanti intervija, un es domāju, ka iedeva labu toni arī visai šai sezonai, kas ir 11. Bet, ja tu viņu, piemēram, intervētu šodien rīt, vai tu viss būtu matā, kā bija? Pilnīgi noteikti būtu savādāk. To nekad nevar paredzēt. Jo tu bieži vien, tāpēc saku, ka tās grūtās intervijas ir tās, kurās tu apmēram nojaut virzienus, uz kur tev ir īpaši jāsagatavojas, bet tu nezini, kā tas aizies, kā tas izpaudīsies, un kas tā tiešraidē vēl ir. Ja tu montāžā vari aizslēpties aiz montāžas. Tad, teiksim, taisot panorāmā sižetu, var izmontēt savus neveiksmīgos jautājumus, tur pārteikšanās, vienalga ko ārā. Un būtībā pat, ja tā intervija, ko tu esi tur intervējis, tev ir pilnīgi aizgājusi greizi šķērsām un vispār izgājusies. Bet tu izmontēsi vienmēr ar to daļu, kas tev nodara, saliks to vienā tādā foršos klucīšos un sižets kā sižets, viss kārtībā. Un tiešraidē tu to nevar izdarīt. Tu esi izrāpies no tiem ierakumiem ārā, tu tur esi tāds, kāds tu esi. Uz plaukts visiem. Jā, tu esi redzams, tu esi pilnīgi bez jebkādām spējām kaut kur paslēpties. Ja? Tas ir tas nervs tai tiešraidē, ja? Tas adrenalīna moments, kas ir svarīgs, ja? Kas ir svarīgs, lai tu vispār strādātu tādu darbu. Ja reiz par tām tiešraidēm mēs runājam, retu reizi tomēr 1-1 ir arī ierakstā. Kā tas tiek vērtēts? Tas ir tādēļ, ka tās ir ārzemēs dzīvojošās personas, vai kam ir šīs privilēģijas tomēr nebūt tiešraidē? Faktiski tie ir gadījumi, kad savādāk nav iespējams. Tieši tā, ka tu aizbrauc nointervē kādu ārpus Latvijas vai pat arī Latvijā, bet ārpus televīzijas, jo cilvēkam kādreiz ir grūti atbraukt vai nav iespējams tajā dienā atbraukt, bet tas ir tādi reti gadījumi. Vai arī, teiksim, pēdējā ir intervija ar Latvijas hokeja treneri Hariju Vītoliņu, kas jau ir notikusi, bet kas ir domāta 2. janvārim. Un iemesls, gada cilvēks. Protams, bronzas Latvija. Bet Harijs Vītoliņš dzīvo Šveicē un gada nogalē viņš ir tur. Līdz ar to mēs sapratām, ka ierakstīsim to ātrāk un rādīsim 2. janvārī. Tas var būt risks, un šai gadījumā tas tā arī sanāca, jo pēc šīs intervijas tika pieņemts lēmums, kā mēs dzirdējām, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja atļauj Krievijai, Baltkrievijai piedalīties olimpiādē. Sportistu reakcijas, amatpersonu reakcijas, skaidrs, ka tas man būtu jājautā arī Harijam Vītoliņam. Šī jautājuma 2. janvārī nebūs. Izpaliek, bet to mēs centīsimies skatītājiem darīt zinām, ka intervija ir ierakstīta. Nedaudz atkāpjoties no šī raidījuma, ja tu man piedāvātu darīt vēl ko tādu, ko reiz esmu darījis, atbilde visticamāk būtu nē. Atradu šādu tavu citātu kādā rakstošajā medijā.
Taču es nedaudz paskatījos, 24. februārī, kad Igaunija svinēja neatkarības dienu, pēkšņi panorāmā ieraudzīju tavu reportāžu no Tallinas. Arī pērnā gada martā, tātad īsu brīdi pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā, sekoja tava reportāža no ASV par to, kādas sajūtas karš uzjundīja tur dzīvojošiem latviešiem. Un vēl arī 21. gadā Covid laikā pieslēdzies ziņu dienestam vairāk tādā korespondenta formātā. Protams, ka tie ir reti izņēmumi gadījumi, bet vai var tomēr spriest, ka šī vilkme ir tomēr atsaukt atmiņā vecos darba pienākumus vai kādēļ? Tad ik pa laikam tu esi kādā citā formātā. Es esmu ziņu dienas darbinieks, vai ne? Man ir tāds līgums, sēžu vienā lielā ziņu telpā. Posliek, jā. Un ir situācijas, ka tu esi, piemēram, Amerikā mēs bijām taisot dokumentālu filmu par Ilmāru Dzeni. Un, skaidrs, ja pat ir sācies, tas arī bija ļoti tāds interesants lidojums, jo faktiski bija jālido nedēļu pēc kara sākuma, un tas bija brīdis, kad bija sajūta, ka mēs nekur nelidosim. Tu vispār nezini, kas notiek mājās, vai ne, bet kaut kā pa to nedēļu kaut kā mēs norentējāmies visi arī šeit, droši vien sapratām, ka nebūs tā, ka tūlīt ir visiem kaut kas jādara pilnīgi cits, jāmobilizējās pilnīgi citā līmenī. Un mēs devāmies turien, un, protams, tajā brīdī tur visi arī bija cilvēki ļoti emocionāli, satraukti par to, kas notiek, īpaši latvieši, kuri jau organizējās un organizēja palīdzību Ukrainai un prasīja mums, ko mēs vēl varam darīt un ar ko mums runāt, lai mēs varam vākt kaut kādu palīdzību. Un skaidrs, ka tajā brīdī tu nevari, skaidrs, es zvanīju uz Panorāmu, teicu, ka es varu nointervēt cilvēkus un te sanāk sižets. Tas tāds profesionālais jau. Ir asinīs tomēr. Protams, ja tu esi kaut kādā situācijā vai ģeogrāfiski, vai kur tu vari nest kaut kādu pienesumu un palīdzību, protams, tu to dari. Un vispār jautājums, vai tevi kaut kas maz vairs var pārsteigt? Viss tagad es domāju. Lūdzu. Vai kaut kas var pārsteigt? Ļoti grūti pateikt. Pārsteigums ir, varbūt tas ir tā, ka darbā visbiežāk ir tā, kā es teicu, tu gatavojies kaut kam tādam, ar neskaidru iznākumu. Un tas iznākums, ja tas ir pārsteigums, tad tā varbūt ir tā atbilde, bet es zinu, ka viņš būs. Pārsteigums būs, es nezinu kāds, teiksim tā, ja pa darbu. Visticamāk tā. Tad vismaz reizi nedēļā kāds maziņš pārsteigums. Jā, kāds mazs pārsteigums, protams, jā. Vēl par tavu darbu runājot, mēs, protams, ka nevaram nepieminēt filmas. Vairāk tev ir iznācis veidot dažādas vēsturiskas, dokumentālas filmas, arī daudz sēriju projektus. Kas tevi mudina izpētīt vēsturi, personības un kādas atbildes tu meklē? Vienkārši interesē. Pirmkārt, es atceros, ka es skolā, kad 1. septembrī tu saņēmi tās grāmatas. Sarakstiņu, jā? Vienkārši grāmatas no skolas nes mājās, tur pilna soma. Tad vēstures grāmatu es paņēmu un izlasīju tajā. Vakarā izlasīju. Tur bija kaut kādi teksti, par kuriem, kas bija interesanti. Vismaz tolaik tā man likās. Es nezinu, kā tas ir tagad. Iespējams, citas grāmatas arī interesantāks, bet tajā padomu laikā man vienkārši interesē. Un man liekas, ka ja ir kaut kādas situācijas vai fakti vai procesi, par kuriem tu uzzini kaut ko jaunu, tas varētu būt interesanti arī citiem. Vispār diezgan vienkārši. Un otrs, man liekas, ja tu izstāsti kaut ko pa jaunam vai savādāk, un tā arī nav, tā ir nevis, teiksim tā saka, pārrakstīt vēsturi. Nē, bet man liekas, ka ja tu ar savādāku skatu iztaisi materiālu par notikumiem, kas ir bijuši kaut kad, tu varbūt maini to cilvēku priekšstatu stereotipus par to laiku. Tu varbūt to pagātni kaut kādā veidā savādāk parādi cilvēkiem un varbūt viņi savādāk domās par kaut ko, vai uztvers kaut ko. Tāpēc tas ir interesanti. Bet filmu veidošanas process kā tāds, dokumentālo filmu veidošanas process ir ļoti interesants. Tas ir vēl lielā kā mērā komandas darbs. Tur ir scenāristi un montāža un operatoru darbs un bieži vien arī mūzika, animācija dod tādu efektu. Tu pat iedomāties nevari, kā, teiksim, tu raksti kaut kādu scenāriju vai tu domā, kā tas varētu izskatīties, un tajā brīdī, kad tu ieraugi, kad katrs tavs kolēģis pielikuši to savu papildus, to slāni filmā,
Un tas kopiespējas citreiz ir vienkārši, wow, kā tas tik skaisti ir. Atkal pārsteigums. Pārsteigums, jā. Un tas ir arī tāda laba komandas sajūta. Cik ilgi top filmas parasti? Cik daudz jāvelta? Ļoti dažādi. Piemēram, pēdējās, kas mums ir bijušas par Gunāru Astru, kas varbūt nav tīri televīzijas projekts, un tie bija kādi 3 gadi. Mēs, protams, nestrādājam tur dienā, kaut ko izdari, atkal aizējam pameditēt par tēmu, tad nākam atkal kopā atpakaļ. Bet, te kādi 3 gadi, jā, bet mums bija laiks, mums nebija tie termiņi, kas dažreiz ierobežo, dažreiz tev mobilizē, bet mums šoreiz nebija, mēs sev bijām pateikuši, ka filma būs gatava tad, kad būs gatava. Jo tur ļoti lēnām nāca dažas lietas, vai fakti, vai cilvēki, kurus tu gribēji nointervēt, kaut kā nedevās rokā, un tāpēc mums tur kaut kā bija jākrāja. Gabaliņš pa gabaliņam. Un ir atkal tādas, kuras mēs esam uztaisījuši pusgada laikā, teiksim, kas ir bijuši par Augustu Puču vai par barikādēm, tādas gada dienu filmas, gaddienām veltīts. Un tur varbūt arī nedaudz vienkāršāk, jo televīzijā viss arhīvs ir pieejams kaut kādām tēmām, un tev nav jāmeklē un jāvāc kādos arhīvos materiāli, kuriem tu nezini, vai viņi ir vai nav. Jā, bet tas prasa lielāku laiku, ilgāku laiku, bet teikšu tā, ka arī tas gandarījums pēc tam arī ir krietni lielāks, ka beidzot ir viss izdarīts, un cilvēki ir uzņēmuši, īpaši, ja viņi labi uzņem filmu, pārsvarā. Ne visi, protams, tā nekad nav. Tad ir arī ļoti labi sajūta tāds gandarījums par padarīto. Un kā tos tēlus jūs atrodat, īpaši, ja mēs runājam, man šķiet, ja nemaldos, tā ir pēdējā filma, man interesē par tiem vīriem, kuri mēģināja nolaupīt Vosu. Jā. Kur tādas var izrakt? Tas atkal, tas ir tas stāsts par to, ja tu kaut ko sāc darīt, kur ir tur rodas. Pilnīgi nejauši mēs taisījām filmu par 90. Bija tāds dokumentāls seriāls, vairākas sērijas 90. saucās, un viena no sērijām bija par Krievijas armijas izvešanu. Un tur kaut kā ieteica sazināties ar vienu bijušo zemesargu, kurš stāstīja, kā viņš tur Jūrmalā, kā viņi darbojušies 90. gadu sākumā. Viņš saka, es biju pat atgriezies no tāda un tāda apcietinājuma, pirms tam tur spridzinājām vilcienus un es tā, vilcienus? Un tad es par to tēmu interesējos pilnīgi jau dziļāk, jau no cita aspekta, uztaisījām par 90. Vienu filmu, un tad gāju arī uz arhīvu, skatījos šo lietu, un man likās ļoti interesanti, ļoti pretrunīga lieta. Un tādā veidā to arī sazvanījāmies ar konkrētu Mārtiņu Zilbertu, viņš piekrita piedalīties, izstāstīt savu stāstu. Tas ir tas, par ko es runāju, ka tu dažreiz te vēsturē, veidojot vēsturiskus materiālus, atrodi tēmas vai pagriezienus vai aspektus, kas tev liek savādāk uz to laiku skatīties. Ja? Ka nav viss bijis vienā pelēkā krāsā vai melni baltos toņos, bet ir ļoti, varbūt arī pretrunīgi vērtējami, bet būtiski momenti arī tai pašā pretošanās kustībā. Tu minēji, ka raidījumam 1:1, tad es saprotu, ka tu analizē pēti tos statistikas datus, kas cilvēkiem vairāk interesē, vai tu tāpat arī skaties par dokumentālajām filmām, cik ļoti auditorija ir ieinteresēta? Kaut kur, kad mēs taisījām par Gunāru Astru, es kaut kur lasīju arī tādu atsauksmi par filmu, ka šī ir viena no tām retēm reizēm, kad filma par kaut kādiem politiskiem procesiem, kuru es noskatījos ar ļoti lielu interesi un tur bravo, viena tāda atsauksme. Kas man liekas interesanti, ka tev ir kaut kāds priekšstats, kā tu veido filmu vai kā tu viņu redzi par vēsturi. Un tās parasti ir balstītas uz pelēkām, melnbaltām fotogrāfijām, lēniem stāstiem, apcerīgiem stāstiem. Vai man arī liekas svarīgi, ka tu spēj skatīties vai veidot filmas par vēsturi savādāk. Piemēram, tagad mums ir doma uztaisīt filmu par to, kā tika apludināts Staburaks. Klints Staburaks, kur uzpludināja Daugavā Hesu virsū, kas bija kādreiz vieta, kur visi brauc ekskursijās un apdziedāts dziesmās un tautas dziesmās. Un tā mūsu ideja ir, ka tā nebūs filma par vienu melnbaltu fotogrāfiju, kur redzams Staburaks un kā tā sanāca, ka viņi apludināja, bet
Mēs mēģināsim vizuāli padarīt to ļoti krāšņu. Mēs mēģināsim vizualizēt, kā izskatījās Daugava laikos, kad bija Staburaks. Tā ir krāšņākā vieta, piemēram, Daugavas krāšņākās posms, kāds ir bijis. Savulaik ar izmantojot kaut kādas mūsdienu tehnoloģijas, to ūdeni laidīsim zemē. Vai pludināsim augšā, to es vēl nezinu. Bet tas ir jāredz, dokumentāla filmā jābūt vizuāli pievilcīgi, arī par ļoti, tā teikt, ja tā var teikt, garlaicīgām vai vēsturiskām tēmām, kur Latvijā parasti saglabājušies tikai melnbaltas bildes vai kaut melnbalta video. Un jāatrod veidi, kā padarīt viņu atraktīvu. Zin kā, es par to statistiku jautāju, jo skaidrs, ka šādu filmu veidošanā tur mijās gan stāstošā, gan izmeklējošā žurnalistika, un tas nav viegli nedz filmas veidotājiem, nedz arī pašam skatītājiem. Un es vienkārši domāju, vai ir pētīti tie reitingi, un vai būtu jāpadara, teiksim, kaut kādā mērā plašāk iepazīstamam šim formātam, ja tu saproti, ko es mēģinu pajautāt. Nesaproti. Es nezinu, es sākšu atbildēt, un tu saki jā vai nē. Es nezinu, vai varbūt tu saki, vai cilvēkiem, pirmkārt, vai tas atmaksājas, ja tu esi ieguldījis lielu darbu, un tā. Pilnīgi noteikti, es domāju, ka jā, un formāts ir sarežģīts, grūts, un tieši tāpēc tas, ko es uzsveru, ka tas nenozīmē, ka tas var būt, tāds darbs, ko tu dari pienākumu pēc, un gala rezultāts ir tāds, ko cilvēki neskatās. Ja. Tev ir jāmēģina tas padarīt atraktīvs, interesants, arī par ļoti it kā pirmā brīdī garlaicīgām tēmām. Un tās īstenībā nav garlaicīgas. Un tāpēc ir tā bilde, tāpēc ir televīzija, kur tas ir jāizdara. Man vispār liekas, ka kādreiz cilvēks saka, ka tur tas varbūt, es nezinu, daudziem nepatiks, bet kad ir latviešiem tā tradīcija, tur tāds poetiskais kino un kaut kāds tāds lēns un apcerīgs. Un tad man vienmēr liekas, ka vai tas dažreiz nav aizbildinājums vai iegansts, pateikt, ka mums ir jau tāda lēna, apcerīga un poetiska filma, un jūs varbūt kaut ko neuztvērāt īsti un nesapratāt, bet tas varbūt tikai tāpēc, ka ir slikts scenārijs. Varbūt tikai tāpēc, ka nav izdevies atrast to formu, kas aizķer skatītāju tā ļoti, ļoti interesanti un būtiski. Tā kā domāju, ka šīs filmas, un mēs jau arī redzam, ka šobrīd vispār arī spēļu filmas Latvijā taisa vairāk, un tas ir ļoti labi. Jo vien brīdi arī likās, ko tur taisīs par vēsturi, teiksim, kaut kāds kostīmu drāmas, dārgas, droši vien nesanāks, un masu skati nesanāks, un ko tad mēs tur latvieši uztaisīsim. Bet redz, pēdējā laikā parādās ļoti interesants kaut vai Dvēseļputenis un citas filmas, kur ir grandios iespējas, un tur perfekts, lielisks operatoru darbs, režisoru darbs un komandas darbs. Tu redzi, ka varam, un mēs varam arī labas dokumentālās filmas taisīt un spēļu filmas, un tas viss ir iespējams. Vai ir kaut kas, kur tu būtu gatavs nākt vairāk pretī skatītājiem, vai tomēr atkal ieturēt pozīciju, un ka jā, grūts formāts abām pusēm, bet tā tas paliek? Es domāju, ka grūts, jā, bet vēlreiz, ka arī grūtas, smagas tēmas ir izstāstāmas tā, ka tev nav sajūta, nē, šito es negribu 2 stundas skatīties. Nē. Arī tas, un par to ir jāmāk runāt, vārds interesanti. Varbūt ļoti neko neizsakoši, bet varbūt izsakoši. Tam ir jābūt interesantam. Iznākumam jābūt interesantam. Un to ir jāpieliek kaut kā, jādomā, kā tu izdarīt, jāliek lietā viss tur. Intuīcija, vēl viens pie tā, kas tur bija televīzija, informācija, izglītība, izklaide. Un 4. intuīcija, kā ar ļoti smagas tēmas padarīt pietiekami vieglas un labi uztverams. Ja? Saprot? Un tu arī varbūt smagas, grūtas tēmas var iemācīties, ja tev to pasniedz tādā pietiekami vieglā veidā. Jā. Klausies par to sportu, mūziku,
parunāsim varbūt kādā citā reizē. Būs otrā sērija. Mēs varam noteikti, mēs varam tieši tāpat kā tu, varbūt pēc pāris gadiem, kā atkal satiekamies un parunājam iespējams par tiem pašiem jautājumiem, dažiem citiem. Jā, sēdēšu tāds mīgas, viss ir apnicis. Šajā reizē es teikšu paldies ar vienu mazu gan repliku, ka es arī lasīju, ka tev ļoti nepatīkot sniegt intervijas. Nu, es saņēmos, Danu. Es saņēmos, cik tev ir 4 lapas? Jā. Nu, man ir kaut kāda 4 lapas bija sagatavot ar tēzēm, gatavojos. Jā, nu, bet tu saproti, tā ir, man nepatīk, bet es domāju, nu, kā, vai ne? Ja es sniedzu pats intervēju un prasu, lai cilvēks nāk uz intervijām, un kā es varu atteikt? Paldies, es to ļoti novērtēju, un es arī ceru, ka mūsu klausītāji to novērtē. Paldies! Paldies!